No 20. līdz 23. septembrim Latvijā notiek 14. Eiropas transpersonālās psiholoģijas konference Garīgums un kreativitāte. Eiropas transpersonālā asociācija darbojas jau 17 gadus, tā reģistrēta Vīnē, Austrijā. Jau 13 gadus pēc kārtas kādā no Eiropas valstīm notiek ikgadēja konference, kurā tiekas gan augsta līmeņa speciālisti, gan studenti, gan sen pazīstami kolēģi, draugi un sadarbības partneri, gan jauni interesanti psiholoģijas un psihoterapijas jomā no Eiropas un citām pasaules valstīm. Šogad konference pirmo reizi tiek rīkota Baltijā, un to organizē Latvijas transpersonālās psiholoģijas profesionālā asociācija. Vislabākā definīcija ir, ka transpersonālā psiholoģija ir personības psiholoģija, kas ir papildināta ar pētījumiem par izmainītiem apziņas stāvokļiem. Jo tiešām tieši šī izmainītie apziņas stāvokļi tiek ļoti ņemti vērā, tieši pētījumi zinātniski tiek veikti par tiem, un kādā veidā tie var palīdzēt, traucēt, veicināt, teiksim, darbību psiholoģijas jomā. Davids Lukovs no Kalifornijas konferences laikā sniedz ieskatu par zinātniskajiem pētījumiem transpersonālajā psiholoģijā. Over the past 30 years, there have been over 2,000 research articles on spirituality. At first, this was a field that was ignored by psychology and psychiatry. The famous Dr. Sigmund Freud thought all religion was a type of psychopathology, a type of neurosis or even psychosis. And now, from these 30 years of studies, we know that for most people, their religion or their spirituality is something that is a source of strength. The title, the main theme of this conference is creativity and spirituality. And I think, in my understanding, creativity is the way how you can become authentic and at the same time dive deeply into your own soul. This means spirituality. Fausto Sergejs Somers konferencē prezentēja jaunu metodu INARDI. Šīs terapijas ietveros terapeits ne tikai mentāli, bet arī izteikti aktīvi iesaistās terapeitiskajā procesā. Kopīga empātiska enerģijas lauka dalīšana ir pamats dziedinošai miedarbībai. Therapist is a helper more than anything else, and he's trying to actually give to the clients a service. And that service is to give all of himself, all of his capacities, all of his potentials to the service of the client. So that's basically it. I mean, there's much more to it, but that's basically it, okay? Connie Miller no ASV 1997. gadā ir izveidojusi dvēseles drāmu, kur ir 7 posmu garīgās transformācijas process, kas apvieno psiholoģiju, garīgumu un radošumu un ļauj cilvēkam attīstīt sevi, ja tīpaši pēc gadiem ilgas terapijas. I use action methods in psychology because one thing is to take action to change things, and the things we want to change are the roles that we started to play in order to get love as a child. Svens Donners vada seminārus kopš 1981. gada Meksikā, Eiropā, Austrālijā, Ziemeļamerikā, apvienojot Junga arhetipisko psiholoģiju ar senču senajām praksēm. Physical, emotional, mental and spiritual experience in common is vibration. And the most direct way of working with vibration is with sound. Oftentimes we think of sound as something external, but in fact we also sound. Džons Rovans no Lielbritānijas strādājis transpersonālajā jomā kopš 1982. gada un ir vadījis darba grupas 17 dažādās valstīs. Viņš arī sarakstījis grāmatas, tostarp transpersonālais 2005. gadā. What I would like people to understand is that spirituality is all around us, it's everywhere, and so we better find out more about it, we better respect it.